Kādu bruģi tu ieteiktu autostāvvietai izmantot vilni? Ja ir privātmājā, tad privātmājā var izmantot droši 6 cm. Jebkuras formas, šeit ir prizma redzama, ja, sarkans, melns, pelēks, prizmas formu bruģis, bet viņam ir jābūt vismaz 6 cm biezam. Ja? Šeit ir 6 cm biezs. Tātad, ja brauc lielās, smagās, kraunesīgās mašīnas 8 cm, ja brauciet iekšā vieglo mašīnu, tad ir 6 cm. Vēl ir 5 cm bruģis, ja? Un šis 5 cm bruģis, ja nav paredzēta nekāda automašīna kustība, tad var izmantot 5 cm bruģi, un viņš ir ekonomiski izdevīgāks būs. Un šiem visiem bruģiem variet pasūtīt arī attiecīgās krāsas pelēku, tumšu pelēku vai melnu, brūnu, sarkanu, dzeltenu. Prizmas bruģi ir, teiksim, vēl arī ar pumpiņām tādi. Dzeltenā krāsā ziemā esiet varbūt redzējuši, ko izmanto gājēji pārējās un ar strīpām. Un tie iet uz pasūtījumu. Teiksim, par cik mums ir tāds būvmateriālu veikals, tad vairāk cilvēki ņem šos te parastos prizmas bruģīšus. Ļoti labi izskatās un ērts un samontējums un izdevīgs ir šis te bruģis, kur pēc tam var iesēt zālāju. Ja? Un tad viņš izskatās tāds pelēki zaļš, var nopļaut smuku zālīti. Tāds. Tā cena arī ir gabalā, ja? Tā ir gabala cena, jā. Šis ir labs? Nē, šis ir ķieģelis. Šeit augšā ir ķieģeļi, jā, ķieģeļa rinda, un šie te ir bruģi.